Atkal cope! Run. Atkal cope! Labdien, makšķernieki! Šis ir nopietns raidījums par copi. Atkal cope! Es vēl ar vienu esmu Ekstebejs. Habibi. Aiģeņš. Un šodien mēs esam ļoti īpašā vietā, ļoti tālu no mūsu dzimtās pilsētas. Latvijas otrā galā. Jep. Un mēs esam Jūrkalnē, kas nozīmē, ka mēs ķersim ko? Būtes! Lielās būtes. Un šis raidījums būs īpašs ar to, ka mums būs ļoti kolorīti viesi. Mums būs Mums būs viens no Latvijas un pasaules top feeder makšķerniekiem. Mums būs zvejnieks ciemos, mums būs personiskais pavārs. Mēs testēsim kātus, izturību un mēģināsim notiek kādu lielo. Būti. Šis ir raidījums Atkal cope! Bet smejies vai raudi, tā kā mēs esam pilnīgi nonesti makšķernieki, mēs visu komandu izlēmām, ka mēs nesēdēsim siltumā, mēs silti saģērbsimies un dosimies atrast īsto spotu pie jūras, lai jau rīt varētu makšķerēt ar maksimālu atdevi. Un šodien bišķītiņi patestētu ēsmas, kas strādā, kas varbūt nestrādā. Nu un rīt visi galvenie notikumi. Tā kā sekojiet līdzi, drīzāk jūs redzēsiet, kas notika nākamajā dienā. Atkal cope! Uz visām pusēm iespējams. Nu, mēģināsim. Krāmēsimies augšā, testēsim. Līdz rītdienas rītam ir jāsaprot, ko darīt un kā darīt pareizi, lai mēs tiktu pie lielajām. Galdiņi klājiet. Tas galvenais DJ galds jau, ja? Jā. 1,10 m, jā? Nē, šitas, lai uz ceļiem tupēt un spēlēt. Tādas vietas uzbilduma sistēmas. Tā mēs gatavojamies, visādi te smuki labumi. Pušu copei soma, visādi te labumi. Sievām šitos nerādam, savādāk aizies ar sirdi. Ielikām baterēņu, saskrūvējām, čik. Sistēma arī reku jau viss. Ļoti ērti, viegli montējās, viss nekādas. Nezinu, citi liek šādu uz augšu, bet es vienmēr griežu pretēji. Mazāk ķerās un teiksim, katrs jau, protams, dara, kā viņš grib. Sagriežu viņu šādi, un tā viņš man šādi spīd forši. Nekad nav apmeties riņķī, nekad neesmu norāvis. Cik mēs makšķerēju jau kuros gadus. Un tagad palaižam bremzīti, nolaidam uz leju. Un nesam uz statīvu, un tad jau kaut ko karināsim, kretīsim un tās. Statīvs paštaisīts, protams, ja kā mēs zinām, īsti amatnieka roka var kaut ko no koka, ja? Bet kā smaržo īsti vīriešu pirksti, to sapratīs tikai vīrieši. Un sagriežam brētiņu gabaliņus. So good and tasty. Un garnelītes gabaliņus. Un sateiksim, mazas tabletītes. Es vismaz tā daru. Katrs, protams, dara, kā viņš grib, kā sirds katram kārotas. Mēs sākumā ņemu rētliņas gabaliņu. Tas man arī ļoti labi čempionātā nostrādāja. Teiksim, šogad ieguvām ar brāli 2. vietu Kurzeme pret Rīgu. Čempionāts bija Latvijas federācijas. Un ieguvām 2. vietu ar 14 kilogramiem. Un tieši strādāja šāda te kombinācija brētliņa un priekšā mazs garneles gabaliņš. Šādi te. Un tā arī viņš te ļurkājās. Vietošīga copa ir jau no pie jūras. Diezgan jau esmu jau kaut kādi 6 gadi točni. Tad beidzot atbrauc. Jā, čau. Čau.
No, viss notiek. Trenējamies rītdienai. Jūra izcili ir. Laiks izcils. Sāks celties rīt pa dienu tas vējš, bet es domāju, viņš neko neizdarīs un viņš būs tikai no muguras. Nu jā. Tā butēm īstenībā ir vienkārši. Ja es tagad izliktu kārtas, es domāju, es nevis domāju, bet mēs varam saderēt. Nu, tur, kur nav kārti tagad, ja, kur svaiga vieta. Es varu sadarēt, ka pirmajos 2 vai 3 metienos man uz katra metiena būs zīves. Jums nebija tā, ka startā bija un tad bišķiņu vairs nebija. Tu mums te visā, tā ir, tā nav, bet... Vienkārši tā būtīte, tur ir tās 10-15, tur cik gabalus. Pirmajos metienos viņas ir pamaz. Ja daudz, tad viņas visu laiku būs. Ja pamaz, tad viņas būs 2-3 un tad tā kā ķipa reizi 2. 3. metā. Nu, mums te visādi pagaidām izskatās, ka Valdim laikam vislabāks rokas. Pavāram Valdim. Ziļumiņš. Rekā pavārs Valdis laid. Labais. Jums jau neko nedarat, bet man viss jādara. Jūs vietāmies. Nāk, pasties. Un smuka. Opā, Džeki. Nu, smuka. Jau labāk. Aiziet. Lielākā būtu šobrīd un šī vakara tāds kārtīgs dupletiņš. Jā, pirmais. Smuki. Ļoti labi. Pavārs Valdis rullē. Kāda mana sistēma interesanti? Re, draugi, man arī ir. Labais. Jā, nu labi, vismaz kaut kas notiek. Šito jau jālaiž vaļā, ne, Aigar? Šito jālaiž vaļā. Atgal šaucē, nu. Var mēģināt filēt visādi zivtiņas, bet, nu, ierādījies, ja zivtiņi grib ēst, viņi tāpat garnēl ar ēdīs. Šitā ir, teikšu, ka plāni, jā. Baigi paņēma, redzēji? Ir, jābūt. Gaidām nejūtu, ja ir tad maziņi. No? Hei, tu nost! Nu, riktīgs bejbijs. Tas normāls atslēgt piekariņš sanāks no šitās. Un paldies Dievam nav ierījusi. Nozīmē, ka mēs viņu arī saudzīgi varēsim palaist vaļā no rekādu lapiņu. Atkal cope salūts. Pasties, atkal copei par godu. Salūts! Tā ir stela. Jā, laivā, ja mēs vēl sēdētu, jā. Un ar zīvi rokā pasties. Nu, vai nav skaisti? Nu, Bet zīvis ir. Laiks viss kārtībā. Jā. Salūts ir, ko vēl vairāk? Šitie masari ķerās. Jā. Es domāju, paliec cirstūni. Pamēģināšu, jā. Kā tā ir īstā mūsu garnavīte, jā. No, jābūt. Kaut kā notirinājās, jā, labi. Riktīgi. 2 kilo breks. Pasties apstājās. Tur varētu būt, ka būs. Kante, draugs, kante. To vietu vajag iezīmēt, un tur arī met. Nu, jā. Nē, es tagad iemetu tā no sirds, cik tālu varēju iemest. No. Jābūt, Džeki, jābūt. Jackpots. Jābūt. Kolēģi, kolēga. No, nāk jau. Un viss ir nožļambāts. Nu, kas tad tas tagad bija? Necope. Atkal cope. Nu ko? Labrīt! Esam pie jūras, esam Jūrkalnē netālu no Labraga. Fonā notiek jau rosība, viesi jau krāmē ārā kātus, jau stutē virsū sistēmas un viss notiek.
Nu ko, šī epizode, kā jau es iepriekš teicu, ir par bušu makšķerēšanu. Un mums, kā redzams, ir dažādi atribūti rokā. Un šodien mums ir ļoti interesanti viesi. Mēs redzēsim, es teiktu, pasaulē krūtāko feeder makšķerētāju no Latvijas. Tas ir Krišjāns Lisovskis. Viņš ir šodien ciemos. Mums būs ciemos arī zvejnieki, kuri mums pastāstīs, kā ir būt par zvejniekiem 2025. gadā, kas ir vajadzīgs vispār, lai liktu tīklus un nodarbotos ar zvejniecību šeit jūrā. Mums ir pavārs Valdis ciemos, ar viesiem iepazīstināsim nedaudz vēlāk. Un, mums vajadzētu sākt makšķerēt, bet mums būs savs iekšējais challenge, teiksim tā. Tātad Salmā mums ir iedevis katram pa kātam. Mēs testēsim kātus gan jūrā, gan arī testēsim kātu izturību. Redzēsim, kurš izturēs. Tieši tā, un vai izturēs. Un man ir tāda ļoti īpaša balva šodien. Tātad Norfina zeķes. Siltas. Siltas, jā, man pašam ir kājās. Nerādīšu, bet ir zābakos, varat ticēt. Un šo balvu iegūs tas, kurš noķers smagāko puti. Tātad smagāko, bet arī piedalās arī mūsu viesi. Jā, būsim godīgi, būsim draudzīgi. Un mēģināsim noķert lielās butes, izmantosim katrs 2 kātus, tātad viens savējais un viens salmo. Un mēs arī izlozēsim sistēmas, kas arī ir svarīgi. Tā kā es domāju, ka baigi nestiepsim gumiju un iesim copēt. Jāķerās pie makšķeru likšanas, salikšanas, siešanas, visiem pārējiem sīkumiņiem un jāmauc copēt. Tieši tā, un Aigars parādīs arī starp citu, kā pareizi uztīt augļus, polis. Ātri. Tā kā cilvēkam iedod šādu te vienkārši veikalā paņemam, nekas mums te nav salikts, viss ātro sasiešanas veidu. Jā. Kā tikko no veikala iedod, sasienam, makšķerējam. Stīsim aukliņu smuki virsū tulītām. 2 hours later. Un, lai būtu vēl interesantāk, izlozēsim arī sistēmas. Jā. Mums ir katram pa 2 sistēmām, kāds trāpīsies, uz tādām būs jāķer, vai ne? Tas gatavs? Jā. Hei, nu tad laižam copēt. Atkal copēt! Tagad mičošana. Es, protams, sākstos. Tātad šeit zem dvielīša ir katram pa 2 sistēmām. Salmā mums ir iedevis patestēt dažādas sistēmas. Kādu izvilksim, katrs ar tādām būs jāmakšķerē. Lai viss būtu godīgi, neviens mēs neredzam, kādas tur ir. Tieši tā. Es zinu, jūs nezināt. Bet, es domāju, dosim Habibim pirmajam iespēju izvēlēties. Tātad 1, 2 vai 3? Trešo. Habibis šodien makšķerēs. Labi. Habibis ir izdarījis, manuprāt, labu izvēli. Lūdzu. Ko, Aigar, es ļaušu tev izvēlēties, man kas paliks. Es atstāšu tev vidējo. Tu man atstāsi vidējo. Tātad Aigaram būs. Aigar. Man tev trāpjās, manuprāt, labākās. Domā? Nē, redzēsim, protams, vai strādās vai nē, bet manuprāt, šīs ir labas, jo te klāt nāk, tā kā šitam te rotiņam, lapiņam. Kas vēl pievilina atsevišķi ziltiņu, jo viņai jau patīk, ka kaut kas kustās un provērs. Veiksmis. Jā, paldies Salmo. Jā, man paliek klasika. Tāda parastākā versija, manuprāt, bet es domāju, ka tā panākuma atslēga jau būs vairāk ēsmās. Bet šie ir faktori, kas tā kā palīdzēs un varētu tev... Bet mēs jau ar Habibī ķersim tur. Tev jau būs jāķer. Upītē jau vienalga, kuras mēs. Tā kā draugs. Pietiek cītas osis. Laižam makšķerēt. Mums dzīvis, varbūt man jau ir puškas spējas, pa 10 kg točne. Atkal copē! Viens no mūsu viesiem šodien ir Marita. Es domāju, ka Maritu ļoti liela daļa copmaņu, sevišķi tie, kur brauc makšķerēt būtas, zina vaigā. Un Marita ir zvejniece. Viņa kopā ar vīru Ritvaru liek tīklus. Un tieši tāpēc mans pirmais jautājums ir, kā vispār ir būt zvejniekam 2025. gadā un kas ir vajadzīgs, lai tu
drīkstētu legāli likt tīklus un braukt jūrā, ķert lielās? Mēs laikam esam, šogad ir 6. gads, kopš esam komerc zvejnieki. Tas skaitās, ka tu drīksti zvejot, drīksti tirgot savas zīvis, jo pašpatēriņu zvejnieki drīkst tikai paši sev un nedrīkst tirgot. Un mēs izgājām cauri visu birokrātiju, jo tas ir ļoti interesanti. Ļoti sarežģīti, jo tie noteikumi ir tādi, ka tev pirmais ir jābūt no novada, no pašvaldības ir jādabū 10 tīkli, nevar mazāk būt. Tas ir minimālais, ir 10 tīkli. Tad ir tev jābūt kuģa reģistrā laiva. To arī nevar dabūt piekrastē tikai, ja tas mums noveicās, mēs ielikam SSA sludinājumu, varbūt kāds pārdod to noteikumu. Un tad viss tas ir jāiesniedz ministrijās, tas ir viss ar novadu, ar ministrijām, ar ļoti daudz papīra lietas, tas viss ir, lai tad, protams, ir tīkli jānopērk, tad ir. Un mūsu mazā laiva, kur bija sākumā 3,5 metri, pielīdzinās lieliem kuģiem, kur iet ostā. Tas arī saucās kuģis. Mums ir kuģis. Labi, šobrīd jau mēs esam 6. gadu un pamazām ar 5 gadus ir Mazjūras zvejnieku biedrība. Mēs arī esam tajā iesaistījuši, cīnāmies ar ministrijām, ar visādām iestādēm. Ministrija mums ļoti nāk pretī ar dažādajām atbalstiem, visu, bet ir iestādes, kuras šobrīd ir atkal izgudrojuši un grib likvidēt zvejniecību, kad neadekvāti kaut kāds noteikums. Tātad viegli nav? Viegli nav. Jo to, ko šobrīd arī ir operators redzēja, no 2 kilometru tīkliem mums būs labi 10 kilogramu butes, jo blakām peld dronis. Tas kādreiz būs mans nākamais jautājums. Kā tad vajadzīga atļauja, vajadzīga laiva, vajadzīga marķēta tīkli, motors. Tā tad būt par zvejnieku šobrīd nav nemaz tik vienkārši. Nav lēti. Nav, jo tas ir, tagad teicis, pārsvarā jau hobijs, kā tiešām tas ir dzīvesveids, tas ir... bet citreiz labāk. Trakiem pieder pasauli. Un abonements slimnīcā. Šobrīd veseļošanās nav muguras operācijas. Skaidrs, jā. Par roņiem, tu ieminēsi par roņiem. Es saprotu, tā šobrīd ir ļoti liela problēma. Ko darīt, kā tu redzi, ko darīt, kādi ir risinājumi, lai tomēr nebūtu tā, ka tu piebrauc pie savu tīklu, viss ir caurumos. Un ronis ir atstājis tev dāvanā tikai laša galvu un pārējo viss ir apēdis. Labi, ja vēl to galvu vēl atstāja. Kā mēs zvejam. Lielākā problēma jau tomēr tas, kas saplos tos tīklus. Jā, tas ir tas, kas trakākais, jo viņš noplēš, jo viens tīkls 100 metri maksā 120 eiro. Labie tīkli. Mēs liekam labos, tie saucās labie ar pludiem, bet neiepirks no Ķīnas. Jo dažādi jau ir. Bet ko reāli darīt? Labi, tas ronis. Ir šobrīd izcīnījuši 2. gadu atļauju atbaidīšanai. Tas ir kā, ko dara? Rairi? Roni ej prom. Es tā tur tos termīnus tiš, iet projām, jā. Un vakareku bija tiš, jo... Bet nav kaut kāds, skaņas signāls, kas atbaida kaut kas, ko ieliec ūdeni, ka viņš sevi to vibrāciju pamūk. Šobrīd ir atļauts medniekiem. Ar zvejniekiem reizē bišķiņi atbaidīt no tīkliem. Tā kā nenošaud? Jā, atbaidīt. Tiš. Bet tas ir atkal sarežģīti, jo tad visu dienu, visu nakti tev ir jāsēž ar to mednieku jūrā. Un jāgaida viņš. Tur atkal mazliet ir nepareizi tie tā kā mēs varētu, piemēram, būt no krāpas. Un tūlīt, piemēram, ja viņi iedod vasarā tikai to no vasaras līdz gada beigām, mēs šogad jūrā tagad esam pirmās dienas, kad tiekam. Kur viņš arī... Drīz vienkār ir jāvadā līdz salūta kasti, tu ierauk to ronu no laivas, tāds bliest, viņš kaut kur pamūk. Visādi smieklīgi. Jā, bet roņi ir ļoti daudz savēru. Ja kādreiz viņi bija 6,000, tad tagad ir 60,000. Un tas visur jau ir tagad... Ir gan vairāk. Jā, viņiem jau nav. Igauni jau 10 gadus viņus šauj, liek buņģās, un tas ir pierādāms, tas ir visur jau.
Un viņi vairojas, viņiem nav nekāds, un parēķina to, ka viņi apēd ļoti daudz, bija tie kilogrami. Dienā? Nebija 30 kilogramu. 30. Viņi arī ir redzēt, ka ir Daugavā peldrets, tas pats arī jums makšķerniekiem tas ir, jo viņi, tad līdz ar to tagad ir pierādīts, ka viņi ir ļoti daudz pārnēsā slimības arī, un arī tāpēc ir mencas pazūd, jo mencām ir ļoti daudz ar cērmēm, aknas pilns, ir tīrotas, ir... Viss mēns aknas nēdī. Ļoti ir jāskatās, ļoti ir. Nav daudzās vietā, bet ir, no pagājušā gada tur no 20 kilogramiem, piemēram, 3 ir. Ir tā, ka viņi var paskatīties kādreiz mēncām. Tātad, šis ir arī tas faktors, kas... Viņi arī piesārņo to pašu mūsu jūru, Labi, par skumjām lietām mēs parunājam. Tad, protams, arī to, ko izgumē šausmīgi daudzos liegumus. Mums visu laiku ir liegumi, un šobrīd arī būs liegumi, visur būs liegumi. Skaidrs, viss ir slikti. Mums Eiropa atbalsta mazos piekrastes mantojumu saglabāšanu, jo, parēķiniet, ja mums ir 500 kilometri visas Latvijas robežu un mums grib likvidēt zvejniecību, piedodiet. Būs daudz airi uz Rīgu. Labi, par foršajām lietām. Jūrkalnes būs čempionāts. Katru gadu ir tā, ka visi piesakās, kādas 20 komandas paliek aiz borta. Visiem patīk, visi brauc, visi copē, ir lomi, nav lomi. Kā tev liekas, kāda ir tā jūsu panākuma atslēga? Jo parasti uz jūsu sacensībām brauc nenormāli daudz un piesakās nenormāli daudz. Un es arī tev pazīstu no šīm sacensībām. Kas ir tā panākuma atslēga, kā tev liekas? Tas ir jāuzdod laikam makšķerniekiem, kad grib pie mums braukt un jau no augusta jau zvana, interesējās, piesakās. Es saku, pagaidiet, es varbūt vēl negribu. Vairs taisīt, šogad ir 15. gads, jā. Un tas, ko es varu pateikt, vienmēr ir labas balvas, visi ir pēduši, un vakarā vēl ir disa. Jā, un valīts ir, un, protams, tas ir, katru gadu jau mācamies, kāds jau ir aizbraucis neapmierināts. Pirmos gadus... Visiem jau labs nebūs. Jā, bet no kļūdām mācamies, ieklausāmies, tāpēc mēs esam... pozitīvu cilvēku, lai visu... Vienmēr ir arī vēl beigās balītē kūpinātas zivis, klandraus var uzēst. Visu māju ražotāji, kas Jūrkalnē un blakus cienājām visus atbrauc. Mums atbrauc no visu Baltijas brauc. Mums ir lietuvieši 2 gadus vinējuši. Un Igaunijas ir brauc, bet, protams, mums ir liels paldies Salmo, kuri jau pirmos 5 gadus organizēja un iesāka visu šito, tad iedeva mums to turpināt man to darbību. Ir 10 gadi, kopš es to daru, un šogad bija pirmo gadu 100 komandas. Tas ir 4 kilometri rādijusā visu Jūrkalnes piekrasti. Daudz apvainojās, ka mēs neņemam. Es saku, jūs redz, kāda mums ir piekraste viena nobrauktu un piekļuvi ir ļoti grūti, bet vienmēr gaidām, vienmēr. Un tad, kad vistrakāk bija 2 gadi vai 3 gadi atpakaļ, kad tā trakā vētra bija, un tad bija ļoti daudz pārmetumu, es saku, bet es no augusta jau organizēju. Tā kā jau viss, un es nezinu, kas būs pēc 3 mēnešiem, kad, stiprākie, kā vienmēr saka. Nav nepiemērot laikapstākļi, nepiemērots apģērbs. Brauciet uz Salmo. Un man jau nav nekāda mīkstiem, ne? Jā, un tā kā visus gaidām, cerams arī šogad, uz 16. Paldies! Jā, tas jau ir, jā. Sveiciens vīram Ritvaram, kurš tur šobrīd kaut kur jūrā zvejo. Saka, skatās, kas tīklos ir sadarīts un brauksim ciemos, brauksim makšķerēt, pieskamies sacensībām, atcerieties Maritu, tā foršā dāma ar brīlītēm. Gaidiet 1 minūti. Lūdzu, īstie makšķernieki, nemētājiet pludmalē savus atkritumus. Tas gan, tā ir liela problēma. Tad es arī palieku riebīga. Bet ne šodien mēs viss ir, tad ir īstie makšķernieki, neatstāja, ir tādi, kas ir tādi vienreizējie makšķernieki. No 5, lai veicās. Paldies tev lielu. Paldies. Ritvaram sveicu. Jā. Atkal cope. Un tagad rubrika Atrast TikTokā.
Well, I've got my rod and I've got my bait. All I've got to do is sit here and wait for the big, big fish to come my way, even if it's gonna take all day. Here, fishy, 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 here, fishy, fishy, fishy. Boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, boom, chicka, 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 boom, chicka, boom, chicka, chicka. Ei, labais! Vecīt, labais, un tāds smuks diezgan izmērs. Nu, pataustam, cik bieza. No, šito tādu diezgan smuka ir jau. Nu, jo, pasties āģiņam, kā viss notiek. Labi, labi, labi. Labi, labi, labi. Ja par laikapstākļiem, nu, paši redzat, šorīt, nu, ir bišķiņ tāds rasinātais neliels. Nedaudz jau esam paspējuši salīt, bet makšķernieks... Laikapstākļi jau kā tur bija tas teiciens, laikapstākļi tur pat tu apģērbi. Jā, nu, kā saka, ja ir labs apģērbs, tad ir viss ir kārtībā. Tieši tā, nu, ķersim, bet baigā vēja nav šobrīd, nu, vilnīts bišķītiņi ir, bet ir forši, īstenībā ir forši. Atkal cope! Nu, ko, draugi, mums ciemos ir, kā jau es solīju, ļoti kolorīts makšķernieks, viņš ir čempions gandrīz visās makšķerēšanas apakšvirzienos. Viņš ir vicečempions pasaulē feeder makšķerēšanā. Un šodien viņš ir kopā ar mums, dāmas un kungi, Krišjāns Lisovskis. Sveiki visiem! Čau! Nu ko, ja par tevi, nu es par tevi zinu daudz, es sekoju līdz arī taviem raidījumiem, ir ļoti interesanti, ir smieklīgi, vienmēr ir lielas zivis. Bet man liekas, ka tu esi tāds baigais pēc tieši feeder makšķerēšanā. Kā tev pašam liekas, tā ir? Akcept. Nu jā, tu, protams, tu makšķerē visādos iespējamos veidos, tehnikās, bet feeder makšķerēšana liekas, ka ir tā tava super stiprā puse, tavs superspēks. Feeders, jā, tas būs laikam top levels, un zemledus makšķerēšana būs top levels. Jā, par lielajām zivīm. Nu, tu noteikti var palepoties ar kādiem nopietniem rekordiem. Saviem personiskajiem rekordiem, varbūt arī kādiem bišķiņ lielākiem rekordiem, kas ir jau kaut kur iegrāmatot. Pieskarsimies tam pašam feederim. Ļoti daudz spinningotāji sapņo par 5 kilo, 4 kilo zandartiem. Manas feeder pasaules čempionātā ir izvilkts 5 kg zandarts aiz spuras uz 0,13 aukliņas. Jā, cik? Tas ir viens rekords. Un gaujā uz kukurūziņu 6 kilo 480. Tas ir mans rekords uz zandartu. Uz spinningu ar panoptiks un nepanoptiks, kā es mīlu teikt, pano banano. Pat man nav atnesis 5 kilo, 4 kilo žani, bet feeders ir atnesis. Tā kā uz feeder, ko gribu pateikt, tā kā uz feeder var ķert jebkura veida zivis. Arī šobrīd, kur mēs stāvam pie feeder makšķeres, kas ir iemesta jūrā. Atceries, ka es izdarīju metienu, tu teici, wow, tālu. Jā, tālu. Un tas bija tāds vieglais plaukstas metieniņš. Ja? Tā kā ar feeder var makšķerēt jebkura veida zivis, un jā, tas ir super veids, kā tiešām noķert visu, ko tu vēlies. Pēc brītiņa mēs turpināsim makšķerēt, bet mēs vēlamies pateikt ļoti, ļoti lielu paldies kempingam Laukbaloži, kuri mūs uzņēma šajos skaistajos namiņos. Kā jūs redzat, šeit ir 7 namiņi. Mēs esam pirmajā, otrajā. Nu, fantastiski namiņi. Skaisti, silti, ērti, izgulējāmies un varam darīt to, ko mums ir jādara. Proti makšķerēt. Vai ne, Habibī? Jā, un vēl kas svarīgi, jūra nav tālu. Tieši tā, līdz jūrai šeit ir, principā kādi 300 metri. Tā kā, ja gribat braukt makšķerēt, izbaudīt komfortu, brauciet uz Laukbaložiem. Šis ir raidījums. Atkal cope! Labi. Ātrā palīdzība. Nu labi, šodien mēs esam pie jūras. Ir skaidrs, ka mēs mēģināsim ķert būtas, Cīgas. Lielās būtas, ko cīgas.
pucīgas, sīga. Nu, varbūt arī kāda sīga trāpās. Jo īstenībā var trāpīties mēnesa, var trāpīties forele. Nu, vispār. Pats zivju veids var trāpīties. Visas upju zivis arī var trāpīties. Līdakas, vēdzeles ir noķertas, zuši, brekši, raudas, ālantu. Man pagājuši gadu čoms noķēra ālantu, 2 kapeikām ālantu un vēl pie jūrā. Jā. Uz jūras sistēmu. Visa patās kaut kādi 10-12 km no šejienes un vēl pie tam nevis uz Garneli, bet uz jēlu zivtiņu. Jā, es pats biju šokā. Nu, tāpēc man patīk jūra, jo jūra ir ļoti neprognozējama. Tu vari noķert visu kaut ko. Bet mēs šodien, protams, mēģināsim noķert lielo būtu. Un kaut kas arī ķerās. Pēc tam tu noteikti arī pastāstīsi par esmām, ko tu izmanto, par kātiem, ko tu izmanto. Nu, lai cilvēkiem ir plašāka informācija un makšķerējiem. Nu, Krišān, tu pastāsti, ko tad tu šodien izmantosi makšķerējot? Lielās līdaks un zandarts fotografēt. Lielo garneli. Tātad šī ir brētliņa, viena no top esmām, bet šodien reāli viņa nestrādā. Bet šī ir viena tā kā no top esmām, kas vispār skaitās pagaidām, jā. Mēs tā kā iesākām jau līdz ar tumsiņu. Paturu lūdzu manu galdu. Paturu galdu. Mēs iesākām līdz ar tumsiņu, tāpēc rekur mēs jau neesam sausā, jā. Ir un arī izmēri tādi, tādas pabiezas mukas, jā. Un arī katru bija? Arī jātur tā kā līdaku. Tieši tā. Tāpēc mēs neesam sausā, un šobrīd vislabāk strādā šī garnelīte. Tieši šī. Maksimā, kā Aidžiņš teica, ja, rekord šo paku varēja vakardien dabūt uz atlaidēm. Bet pakā te iepeldē vēl kaut kas. Reku tev ir kaut kāds... Tas ir inčīgais. Inčīgais, jā. Jā, kā redzi. Garnelīti, ja mēs nolobam, viņi ir... Gaišā krāsā. Patika? Un viņš saucās... Bet ja būtei patīk. Super krils. Paskaties, šis ir krils, tātad mazi vēžveidīgie, kuri garšo jebkura veida zivīm. Redzat, kāds man te miksiņš ir uztaisīts. Un viņš notika šādi. Redzat? Garnelīte pārvērtās par smaržīgu un garšīgu ēsmiņu. Izskatās, ka tu tur kaut kādu propolis izlējis. Bet viņš smaržo pēc tā vēžveidīgā, viņš smird tā kā, jā, bet pēc tā vēžveidīgā jūt, jā. Kaut kas starp smird un smaržo. Smirdveidīgais. Bet nē, ja strādā un ja zivīm patīk, tad... Jā, tieši tā. Dažs divtiņas es noķēru šo, dažs divtiņas es noķēru šo, bet atkārtošos, ja godīgi strādā vienkārši elementāri šitā vārītā garnelīte. Tā šobrīd ir tops, bet tai zivtiņai tas garastāvoklis mainās, un nākošais moments, ko mēs jau tikko pamanījām, uzausa saulīte, kuru mēs neredzam, un reāli zivis izrūbījās. Pa tumsu bija tā, 10 līdz 15 minūtes, katru makšķeri var pārmest, un bija no 1 līdz 2 zivīm. Jā, šobrīd ir reāli jau pusotru stundu reāli klusums. Ja? Tagad tā zivtiņa garīgais mainās. Mēs domāsim, mums arī ir viens slepenais ingredients, ir ķiploku pulveris, ko pēc tā ieteikuma izšķīdināsim ūdeni un tur iebērsim pāris garnās un paskatīsimies, vai tas strādā vai ne. Jā, runājot par to pulveri, ko mēs vakardien ieteicām. Pulveri, ja vienkārši mēs bērsim, viņš nomazgāsies nostai ūdenī. Tēma par pulveri, jā, tieši tā, tāpēc ir rekord šāds te puņģīns vai vienalga, es nezinu, no pudelītes izgriezat apakšiņu, jā. Izšķīdināt to pulveri un sametat iekšā tos gabaliņus, kā es to esmu šeit izdarījis. Es pieņemsim, reku, jā, sagriez, un te bija tieši tas krils arī bija. Un šādi te... Šādi mēs sabūšam iekšā, un tad reāli viss tā jūsu ēsmiņa tusējās tai kārbiņā, viņa savalkās, sasūcās un nenoskalojās nost, jo viņi ir savilkusies kaut šeit, ja? Tad reāli mēs nenomazgāsim. Pazīties, zivtiņa ir reāli sarkana palikusies, un viņa smirdina. Bet klas? Labi. Nevajag. Labi, tas lai paliek zivīm. Jā, tagad, teiksim, tā tie mēģinājumi apčakarēt, jo zivis te ir. Iedomājieties, tumsā viņas ķērās, un tikko kā uzausa gaismiņa, viņas neķerās. Tas nozīmē, ka viņa pieplaka pie grunts, un viņa vienkārši nekustās vairāk. Tāpēc viņa mums ir jāapčakarē. Un šis ir variants, kā viņa apčakarēt. Labi, es arī iešu mēģināt apčakarēt. Davai. Veiksmīgi, neasaks, ja?
Man veiksmi. Tev veiksmi, man jāsaka. Tev nesaka. Čau. Tas pats labi saskat. Beidzot sēriju, kur tu pats noskatīsies un varēs ierēkt. Atkal cope. Atkal cope. Tā, šodien pie mums ir nākošais viesis. Vārdā viņš ir Valdis. Sveiks, Valdi. Pastāsti lūdzu, ar ko tu nodarbojies ikdienā? Es nodarbojos ar to, kāpēc es šeit atbraucu. Es esmu atbraucis gatavot svaigu zivi. Mišān, vajag zivi! Sapratu, šef! Tur ir kača. Tas ir kosmo. No traustās. Valdā! Ir! Jā. Valdo! Lielāk nevarēja? Es gribēju teikt derēs, ja? Skaties. Tātad, ko daram, ja bute ir ierījus? Iebāžam īkšķi šeit pie žaunītes iekšā un plēšam pušu, bet tad īkšķis būs dienas beigās sāpīgs. Otrs variants, vienkārši šķērītes, nozogam sievai obligāti. Tātad, vai nu mēs viņus ieliekam iekšā un plēšam tā, vai arī ieliekam vienu šķēres asmeni un pārgriežam. Redzat, āķis nemazām nav redzams. Izskatās diezgan drastiski, bet nav variantu. Un skatieties, kas te mums ir. Redzat? Redzat, tā ir tā garnele, ko es jums rādīju. Redzat? Tā oranžā, kas ir ar to rītīgo smirduli. Un re, kur ir parasta garnele, re, kur ir vēl viens variants. Nostrādāja. Yes! Ja? Un filējas 4 lūdzu. Vecīt. Tas pats. Es teiktu tā. Cik Mišlīna zvaigznes? 6. Pēc svaiguma. Šitās būs. Lodza. Ikdienā es pārsvarā gatavoju arī priekšpaļos pusdienotavā pietura, bet šobrīd es esmu atbraucis pie jūras. Pat cik es esmu uzaicināts, lai pagatavotu jums zivi. Jā. Ok, jā, un tad es sapratu, ka mēs arī gatavosim bušu burgerus. Bušu burgeri. Tas varētu būt kaut kas interesants. Es tādu neesmu ēdis. Jā, es arī noteikti neesmu, jo gaidīsim to ar nepacietību. Jā, pagaidīsim nedaudz labāk laiku un tad sāksim gatavot. Ok, jā. Labi, paldies. Cilvēkiem ar vājiem nerviem un bērniem neskatīties. Tagad mēs esam safilējuši tās butītes, te nopanējām miltos garšvielās. Penko. Mēģināsim tagad sacert, bet labi, ka laikapstākļi tādi, kādi viņi ir. Tas milti krējumā un penko. Izturē garšvielām kopā ir, un tad liekam tā kā mēģinām ceptiņas. Šīs tāda ir filējas, šie jau ir ikri jau. Tas būs priekš Krišfiša ikra burgeru. Speciāls burgers tiek pasūtīts. Īpašais krišāņa ikru burgers. Pat cik mums ir laika apstākļi kādi ir, bet es domāju, būs labi. Vienkārši process būs bišķi ilgāks nekā gribējās. Bet, kā zināms, draugi, ne viss vienmēr notiek kā ieplānots.
tādā! Nu ko, tā kā pie jūras, tad, kad mūsu pavārs Valdis bija jau paspējis visu sagriezt, tūlīt jau ceps tās bušu pilēs un uznāca lietus, uznāca vējš un vairs nevarēja ne to pānu kārtīgi sasildīt neko. Un tad radās šāda ideja, ka ja nevarējām izpildīt plānu pie jūras, tad Valdis teica, nē, tos burgerus ir jāuztaisa. Un tieši tāpēc atbraucām mājās un sapratām, būs. Un tā kā es solīju, ka es zivis vispār neēdu, bet šo burgeri es apēdīšu, cienot Valdi un viņa ieguldīto mežonīgu lielo darbu, es viņu apēdīšu. Un, zini kā, mēs arī ar Krišjānu runājām par to, ka vispār es saku, uztaisiet kaut ko garšīgu pie jūras un tā tālāk, un Valdis tur stiepa 3 maisus ar tām plītīm un ar visu pārējo. Nav tas tik vienkārši, nav tik vienkārši. Tūlīt testēsim. Sveiciens operatoram, sveiciens Krišjānim Lisovskim. Viņi, diemžēl, pie burgeriem netiks. Bet es pateikšu, bija garšīgs, viss bija, bet es domāju, ka būs labi, viss kārtībā. Tieši tā, mēs to uzveidīsim, bet jūs turpināt skatīties. Un sakot, atkal cope. Tieši tā, starp citu, piesakojiet mums gan YouTube, gan TikTokā. Tur mēs esam. Tieši tā. Ēdam? Ēdam. Labu apetīti, aiziet. Atkal cope! Šādu komplektu mēs iegūstam veikalā, respektīvi mēs paņemam bušu copēji. Kāds, spole, sistēma, svins, karabīnītes un aukliņa, ja? Un tagad mēs to ātri mēģināsim visu salikt lietā, lai mēs varētu makšķerēt. Jo parasti tās cilvēkiem, kas atbrauc pirmo reizi, viņiem vienmēr sagādā, kā to visu salikt, kā labāk visu sataisīt, bet nekas tur sarežģīts nav. Bušu copi, man liekas, ir viena no visparastākajām, visvieglākajām. Uztaisam cilpiņu, tas tā. Un tagad vienkārši veram cauri visiem riņķīšiem. Šitādus darbiņus jau, protams, varam mājās kaut kur izdarīt, bet tie mazie mājas darbiņi, bet tā kā mēs esam tikko pie jūras, tad mēs to darīsim šeit patām uzreiz uz vietas. Es vienmēr auklu cenšos ielikt, kad nopērku ūdenī, lai viņi pastāv kaut kādas 5-10 minūtes. Tā viņā izsūcās un tad viņa labāk uztinās uz auklas, ka viņa ir mitra. Tagad ātri vienkārši mēs to visu tinam virsū. Kaut kāds laiciņš paies, tāpēc saku, šitos mājas darbiņus mēs varam izdarīt mājās, bet tā kā uztīsim aukliņu smuki virsū tulītām. Bet īsti es visu viņu virsū netīšu. Tā. Protams, mēs aizmirsām šķērītes paņemt, bet tā mēs nedaram. Parasti ir šķērītes vai stanziņas, bet šoreiz sanāca kā sanāca. Atlaižam nedaudz bremzīti vaļā. Lai mums tā brīvāk visti staigā. Cenšamies baigi makšķeri smiltīs nelikt. Un tad arī parastā cilpiņa. Parasto cilpiņu pieliekam. Var pat 2 sasiet. Kā kurš vēlās. Katram jau ir gan jau karabīņu, cita kastīte. Man patīk visu likt trauciņos, jo tas vējā nekad neaizlido un nesabirst. Mitrums netiek klāt. Viss kā teikt. Kārtīgam saimniekam zirgs vienmēr zem jumta, jā, kārtīgā stallī. Te viss ir cilpā. Ņemam gatavās sistēmas, ko mēs varam veikalā nopirkt.
šitam arī jāpievērš uzmanība. Viss ir vienmēr satīts. Paņemam, savienojam, saspraužam apakšā pie šās cilpas pieliekam svinu. Nostiepjam. Praktiski pāris minūtes un makšķere mums jūras makšķerēšanai gatava. Tagad atliek izvēlēties, kādu mēs esmu liksim. Garneli, reņģi, brētliņu vai kaut ko lepnāku un metam iekšā. Cope! Nevar būt! Jā, davai arī. Pa tālu bišķi, pa tālu viņa. Davai, tā ir vēl. Oba! Atkal cope! Atkal cope! Recepte, lai nesaltu rokas. Ja Valdim ir recepte, lai uztaisītu butas garšīgi, tad man ir recepte, lai nesaltu rokas. Rokas jau pēc 2 stundām ņemšanās pa ūdeni un ņemot nos butas jau sāka kļūt tādas, kā krabītim. Šādi te kēteši cimdi. Man viņi jau ir ar pieredzīti, kā redzat. Tie ir neoprēna cimdi. Iekšā ar titāna pārklājumu. Mēs viņus uzvelkam un ar viņiem var darboties visas dienas garumā. Neoprēns ir lieta vai materiāls, kurš samirkstot ķermeņa temperatūru viņu uzsilda un reāli jums būs visu laiku silti. Protams, kad ņemoties riktīgi pa ūdeni, būs ūdens apmaiņa un viņš tā kā atkal uz dažām sekundēm paliks vēss, bet pēc tam atkal būs silti. Nākošais moments, viņš nelaist cauri vēju. Mums sāk celties nedaudz vējs, vilnīši sāk palikt lielāki, noteikti, kad var redzēt no raidījuma sākuma. Kā te? Un ņemam. Un starp citu, paldies Vēverlī saimniekiem, ka atļauj tik tuvu piebraukt pie jūras. Savādāk mums nāktos nest visu ekipējumu ļoti tālu un pa ceļam piekustu jau nesot. Man laikam ir būt. Ar soļiem, vizuāli ar soļiem izskaitīt, cik katrs aizmeta. Nē, mums vajag notestēt, vai viņš iztur vai neiztur. Tur nav starpības, cik to aizmetīt. Man kaut kas iespējams nāk. Jau var uz strauju uzvākt, kur tu teiksi? Nē, nevajag. Jau nāk gan plakanā. Habibi var nāk. Ir jau, bet labas nāk. Jau sēdēs uz kumsiņu paliek lielāka izmēra. Jau dubletiņš. Dubleto! Man beidzot arī ir bišķīt vairāk nekā iepriekšreiz par vienu, un šo mēs saucam par dubletu. Aleluja! Jo ir 2 gabali. Ko mēs te varam apsveikt? Ekspertīze. Eku tu tās eksperts novērtēs. Vidējas kvalitātes. Kvalitātes kontroli. Jā. Ir īkriņi. Ir produktivitāte būs arī uz procentiem 40-45. Ne vairāk. Smoki. Tur tā kolēģiem arī jau visi. Atkal cope! Ko, draugi, šīs dienas sportiskā aktivitāte, kas vienlaicīgi būs arī kātu crash tests. Mēģināsim nesalauzt, bet, ja sanāks, tad piedodiet. Šiem te kātiem tests ir 200 grami. Šobrīd mums ir 145 gramu svini. Mēs metīsim un skatīsimies, lūst vai nelūst. Tas būs startiņš. Un pēc tam mēs kabināsim vēl klāt. 120 gramus, jā. Ja lūzīs, tad piedodiet,
bet tāds ir crash tests, vai ne? Jā, un kādi ir katrs atsevišķi? Jā. Nav. Tātad 4 metri 20 centimetri. Man ir blāsters. Blāsters, man ir flatfish un Habibim ir diamonds. Visi ir salmo kāti. Vienādi svari. Metīsim, lūzīs, nelūzīs, liksim klāt un mēģināsim, lai salūst. Redzēsim rezultātu. 3, 4. Abā! Es gāju labi un arī attālums labs. Nesalūza. Tagad mēs liksim klāt 120 gramus. Nu jau būs interesantāk. Liekam klāt. Tātad no 145 gramiem mēs ejam plus 120. Tātad tie ir 265. Tagad kāds būs pārslogots pār 100 gramiem. Vismaz. Jā, izskatās šādi briesmi. Jā. Neatkārtojiet to mājās. Jā. Tas poli jau nesaprot, kas tūlīt būs. Metīsim, nesalūzīs. Mēģināsim pacelt kaut ko ļoti smagu. Kādu spaini vai kaut ko tādu. Bet tagad mēģinām metienu ar, cik mums sanāk, 265. Nē, 45. 65, jā. Man ir žēl, piedod kāds, ja tu salūzīsi. Aiziet! Uf! Ir labi? Izturēja. Tātad, ja kādam tests ir 200, mēs tagad uzkrāmējam daudz vairāk. Un rezultātā viss kārtībā. To jau būs kā Ideja tāda. Šis spainis sver vairāk nekā 4 kg. Mēs iedomājamies, mēs tagad velkam 4 kg smagu mēncu. Nu, pieņemsim. Kā jūs domājat, kāds izturēs? Nu, tad... Tur nos, bet viņš nelūdz. Viņš nepaceļ, bet viņš nelūdz. Ev, ir labs. Nopietni, es cēlu, cik es smagi varēju. Salmo, visu cieņu, ļoti labi kādi. Varam pamēģināt vēlreiz. Nu, Džeki. Vēl labs, nelūdz. Visu cieņu. Jā. Tātad visi 3 kāds kraštes tur izturējuši. Un 2 kg stabili. Pilnīgi mierīgi. Atkal cope! Kaut kas labs. Pumpējam ārā Latvijas paltus. Vai arī vairāks mazos Latvijas paltusiņu. Pasaka, tur nos. Pusis, viņi iet pa kreisi. Kas tur ir? Kaut kam jābūt. Opā, klausies, tā nav buta. Jepā, tā ir menciņa. Ai, un mērs sev. No, nači. Tā ir menca, veči. Menca. Tā ir menca. Normāla, smuka menca. No, pastieties, kāda skaisti. Menca izmērs ir 38 laikam, ja? Tā varētu būt kā 45, ja ne vairāk. Tieši, Jāni? No. Kas tas tāds ir? Lūdzu. Mens? Jā, paskatieties. Daudz acis, lielas acis, liela galva, maz ķermenīts, bet es operatoram, es operatoram, jā, es saku, vai nu ir 2 lielas butes, vai nu ir kaut kas interesants. Un šoreiz, paldies Dievam, bija kaut kas interesants, nevis tikai 2 lielas butes, padoties kāds. Super! Tā ir latviešu mūsu mēnca. Šeit mūsu latviešu ūdeņos dzīvo. Pasieties, kāda skaista. No, fantastiski. Baigi interesanti, ka viņiem pasieties kāda galva. Pagabiši, davai. Es uztaisīju bildi. Ideāli, vecīt, pasiet. Bombeni. Super. Tas man kritiski, Jāni? Jā, ir labais, ka tāda bildi būs. Mega. Hei, no! Ar to mēs arī tevi apsveicam. Atkal cope. Rūta reāli. Jā. Galvenais, es tādu neesmu. Es varētu tādu izmēru redzēju. Jā, bet...
Tikai. Nu, ko, draugi, raidījuma sākumā es teicu, ka mums ir viena spēcbalva par lielāko būti, bet mēs visi kolektīvi vienojamies par to, ka mēs iedosim balvu par lielāko zivi. Un balvu par lielāko zivi saņem Krišjāns Lizovskis. Viņš noķēra lielo mēncu un viņam balva no Norfina ļoti siltas foršas zeķītes. Paldies, vīri, paldies. Viennozīmīgi noderēs man pasaules čempionātā Zviedrijā. Apsolu, ka es viņas uzvilkšu. Turam īkšķis. Atkal cope! Nu, ko, draugi makšķernieki, ir laiks saprast, cik daudz mēs noķērām. Un, godīgi sakot, man liekas, ka mēs noķērām ļoti daudz. Šī ir Aigara kaudzīte, tā ir Valda kaudzīte. Valda kaudzīte ir mazāka, jo viņš taisīja mums bušu fileju burgerus. Kāpēc kaudzīte ir mazāka un pasties, kas Krišjānim ir ļoti skaisti. Es teiktu, ka kopumā ļoti cienīgs loms. Un mēs izdarījām visu, ko mēs varējām, un ķērās īstenībā diezgan labi. Vai ne, draugi? Jā. Šis ir raidījums Atkal cope! Atkal cope! Labi izklausās. Mums ir loka problēma. Tāpēc māk braukt ar bļāviens šito te okcope mašīnu. Atkal cope!